Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Ja jūsu Atcer 19H2 neieslēdzas, neuztraucieties. Šajā pamācībā mēs soli pa solim iziesim cauri diagnostikas un remonta procesam. Sāksim ar bezmaksas diagnostiku, ko varat veikt pats, un tad pāriesim pie iespējamajiem risinājumiem. 1. Pārbaudiet strāvas avotu. Pirmkārt, pārliecinieties, ka jūsu klēpjdators ir pievienots strāvas avotam. Pārbaudiet, vai strāvas adapteris ir pievienots kontaktligzdai un vai LED indikators uz adaptera deg. Ja tas nedeg, var būt problēma ar adapteri vai kontaktligzdu. 2. Veiciet strāvas ciklu. Ja strāvas avots ir kārtībā, atvienojiet strāvas adapteri un noņemiet akumulātoru, ja tas ir noņemams. Pēc tam nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu vismaz 15–20 sekundes. Tas palīdzēs iztukšot atlikušo strāvu. Pievienojiet akumulātoru un strāvas adapteri atpakaļ un mēģiniet ieslēgt klēpjdatoru. 3. Pārbaudiet ekrānu. Ja klēpjdators ieslēdzas, bet ekrāns paliek melns, iespējams, ka ir problēma ar ekrānu. Mēģiniet pievienot ārēju monitoru. Ja ārējais monitors darbojas, problēma var būt jūsu klēpjdatora ekrānā vai vadu savienojumos. 4. Diagnostikas rīki. Ja klēpjdators joprojām neieslēdzas, iespējams, ir nepieciešami diagnostikas rīki. Daži klēpjdatori piedāvā iebūvētu diagnostikas rīku, ko var aktivizēt, nospiežot noteiktas taustiņu kombinācijas, piemēram, F2 vai F12, startēšanas laikā. Ievadiet diagnostikas režīmā un pārbaudiet, vai tiek identificētas kādas problēmas. 5. Papildu iespējas. Ja neviens no iepriekšējiem soļiem nepalīdz, iespējams, ir nepieciešama profesionāla palīdzība. Mūsu pakalpojumi ietver bezmaksas diagnostiku un iespēju saņemt ierīci pie durvīm. Tas nozīmē, ka jūs varat ērti pieteikt remonta pakalpojumu no mājām un saņemt atgriezenisko saiti par problēmu bez maksas. 6. Remonta piedāvājums. Pēc diagnostikas veikšanas mēs sniegsim jums detalizētu piedāvājumu par nepieciešamajiem remontdarbiem. Jūs varat izvēlēties, vai turpināt ar remontu vai ne. Mūsu mērķis ir nodrošināt caurspīdīgu un pieejamu pakalpojumu visiem klientiem. Šie soļi palīdzēs jums saprast, kā rīkoties, ja jūsu Atcer 19H2 klēpjdators neieslēdzas. Atcerieties, ka mēs esam šeit, lai palīdzētu jums katrā solī. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.